Zaļo un Zemnieku savienības programmā ir ļoti daudz ļoti nozīmīgas un būtiskas lietas. Es gribētu pieskarties tikai dažām. Mēs esam par drošību Eiropā kopumā un katrā valstī atsevišķi. Mēs esam par to, lai katrs zemnieks Eiropā saņemtu vienādas tiešmaksājumus. Mēs esam par sociālo vienlīdzību visā Eiropā. Mēs esam pret dubultstandartiem. Mēs esam pret to, kad Eiropā dalās lielās un mazās valstīs, lielās tautās un mazās tautās. Mūsu komandu veido profesionāli un gudri cilvēki, kas ir gatavi pārstāvēt Latviju gan komandā, gan individuāli. Mēs nepieļausim plašāk ģenētiski modificētu organismu audzēšanu Eiropas Savienībā un rūpēsimies, lai Latvija arvien būtu teritorija, kas ir brīva no ģenētiski modificētiem organismiem, lai mūsu iedzīvotāji saņemtu nekaitīgu, drošu un veselīgu vietējā ražojuma pārtiku. Mums, Zaļo Zemnieku savienībai, ir īpaši svarīgi, lai mūsu Eiroparlamenta deputātu kandidāti strādātu pie enerģētiskās neatkarības nodrošināšanas un piesaistītu šim mērķim Eiropas Savienības atbalstu. Jo jaunu, alternatīvo enerģijas avotu izveide var izrādīties īpaši aktuāli jebkuram Latvijas iedzīvotājam jau tuvākajā laikā. Savukārt, ieviešot šīs alternatīvas, mums ir būtiski, lai enerģijas izmaksas būtu pieejamas un ilgtermiņā prognozējams. Eiropas un arī Baltijas valstu tuvējā nākotne ir atkarīga no tā, kā spēsim mācīties no savas vēstures traģiskajiem mirkļiem, un arī no tā, kā spēsim pārliecināt savus partnerus par stingru nostāju attiecībā pret austrumos esošo agresīvo kaimiņu. Mums kā robežu valstī tas ir īpaši svarīgi, jo agresijas gadījumā pieaugs arī bēgļu plūsma. Mēs aizsargāsim tiesības uz tradicionālā dzīvesveida saglabāšanu, nepieļaujot regulas, kas ierobežo gaļas kūpināšanu, sieras iešanu, nedz Eiropas Savienībā, nedz arī Latvijā. Līdzinējā Latvijas Eiroparlamentāriešu pieredze rāda, ka komunikācijā pašmāju organizācijām sākas tikai tuvojoties kārtējām vēlēšanām. Tādēļ mēs, zaļie, veidosim ciešāku sadarbības modeli jau no pirmās darba nedēļas Eiropas parlamentā. Par vienu no galvenajām prioritātēm izvēlēsimies atbalstīt mūsu ražotāju, nodokļu maksātāju intereses un pieliksim visas pūles to konkurētspējas celšanai, tādējādi ceļot mūsu valsts kopējo labklājību. Zaļo un Zemnieku savienība ir par to, ka migrācijas politikai ir jābūt katras valsts pašu rokās un iebilstam pret to, ka tiek veidotas mākslīgas kvotas nelegālajiem imigrantiem. Mēs neesam gatavi maksāt viņiem lielākus pabalstus, nekā šodien saņem mūsu pensionāri. Tāpēc jādara viss, lai viņus atgrieztu pašu zemēs. Zaļo un Zemnieku savienība atbalsta ģimenes saimniecības modeļu stiprināšanu Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu ekonomiski aktīvus un apdzīvotus arī Latvijas laukus. Latvijas likumdošana darbojas 75% ar Eiropas regulām. Vai tas ir daudz vai maz? Tas nozīmē to, ka mēs esam jau ļoti daudz mūsu pilnvaras atdevuši centram. Vai mēs esam gatavi arī turpināt atdot pilnvaras? Domāju, ka nē. Izvērtējot to, cik neliederīgi tiek tērēta milzīga Eiropas Savienības līdzekļi pasaules trešajās valstīs, mēs uzstāsim vairāk naudas jātērē Eiropas iekšējai drošībai, cīņai pret organizēto noziedzību, narkotiku izplatību, cilvēku tirdzniecību un terorismu. Mēs sekmēsim nepiesārņotas vides racionālu izmantošanu, ilgtspējīgu lauksaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību, lai saražotu kvalitatīvus un veselīgus pārtikas produktus mūsu iedzīvotājiem. Mēs esam gatavi pārstāvēt, aizstāvēt un panākt rezultātus Latvijai Eiropas parlamentā.